Pagājušajā reizē mēs runājām par to, kā šīs ciešanas jau no seniem laikiem Dievs ir atklājis caur Dāvidu savu kalpu. Mazlietiņ pievērstamies 22. psalmam, kas ir Jēzus ciešana apraksts, tikai pierakstīts 1000 gadu pirms Jēzus dzimšanas, kur šis apbrīnojamais psalms, kuru nekādā veidā mēs nevaram tiešā sasaistīt ar Dāvidu. Ja kāds domā, Dāvids kaut ko tādu ir izjutis, ko tad viņš kaut ko tādu būtu izjutis, kur viņš kaut ko tādu būtu pieredzējis. Viņš nekad nav ticis krustā sists, viņa rokas un kājas nekad nav bijušas saururptas, par viņa drēbēm nekad nav mesti kauliņi. Pat ja viņš kādreiz ir ļoti bēdīgs bijis vai lielās briesmās, tad tas, ko mēs 22. psalmā viņš raksta, to nekādi nevar sasaistīt ar viņa dzīves notikumiem. Tas ir pilnīgi Dieva atklāsme. Dievs caur Dāvidu ir atklājis savas sāpes, savu ciešanu, kur viņš jau no mūžības ir zinājis viss, kas viņu sagaida. Dieva dēls ir visu zinājis, uz ko viņš iet, līdz pat sīkākajām detaļām. Un zinājis, protams, arī to, ko tas nesīs, ko tas dos. Tāpēc 22. psalms ir tā kā sadalīts divās daļās. Viena daļa ir Kristus ciešanas pie krusta, pravietiskā veidā jau, varētu teikt, Kristus gara jau atklātas Dāvidam, un Dāvids to ir izteicis, pierakstījis. Un otra daļa ir šī krusta mācība, ko šis krusts nes cilvēkiem. Un tad mēs tā pavisam īsi varbūt tam pieskarsimies. 22. psalms iesākas ar šiem vaimanu vārdiem. Mans Dievs, kāpēc tu man esi pametis? Nedod man glābiņu vaimanās. Mans Dievs, es saucu dienā, bet tu neatbildi, un naktī, bet man nav miera. Tu taču sēdi tronī svētais, Izraēls dzied tev slavu, uz tevi paļāvās mūsu tēvi, tie paļāvās, un tu tos patvēri, uz tevi tie sauc un paglābās, uz tevi tie paļāvās un nepalika kaunā. Bet es esmu tārps, nevis cilvēks, ļaužu paļāts un nicināts. Visi, kas redz mani mēdās, tie šķoba lūpas un krata galvu, meties pie tā kunga, lai viņš to glāb, ja viņš to patver, jo šis viņam tīk. Tu taču izvedi mani no klēpī, tu loloji mani pie mātes krūtīm, tevis atdots vēl mātes miesās, jo mātes klēpī tu biji mans Dievs. Neatstāj mani, briesmas ir tuvu un palīga nav. Aplencis man liels vēršu pulks, Bāšānas buļļi mani apstāja, tie plēš uz mani rīkli, kā lauvas tie plēš un rēc. Kā ūdens es izlaistīts, izmežģīti visi mani kauli, sirds man kūst kā vasks, tā izkūst man krūtīs, izžuvis kā māls man spēks, mana mēle līp pie augslējām, nāves pīšļos tu mani guldi. Redzi, suņi man aplenkuši, ļaundaru bars mani apstājas, tie plosa man rokas un kājas. Var saskaitīt visus savus kaulus, tie skatās uz mani un vēro mani. Tie dala manas drēbes savā starpā un par manu apģērbu met kauliņus. Bet tu, kungs, nepaliec tālu, tu mans glābiņš, steidzies man palīgā. Sargi no zobena manu kaklu, no suņu ķetnām manu vienīgo dzīvību, glāb mani no lauvas rīkles, no sumburu ragiem, atbildi man. Šis ir šis ciešanu vēstījums, krusta vēstījums. Mēs zinām, ka tad, kad iestājās
Kristus nāves brīdis bija pavisam tuvu. Viņš sauca, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis, ja šeit ir pametis? Kāpēc tu esi prom? Mēs zinām, ka pirms tam viņa ienaidnieki un krustā sitēji un tautas vadītāji saka, viņš paļāvies uz to kungu, lai tas viņu glābi, jo viņš jau viņam patīk. Faktiski arī viņi citē 22. psalmu, to nemaz tajā brīdī nezinādam, neaptverdam un nesaprastam. Šī ņirgāšanās, arī šī tēma, ko mēs pagājušajā runājām, kur Poncijas Pilāts saka, redzi kāds cilvēks. Un viņš tiek pazemots tā, kā neviens cits cilvēks nav ticis pazemots, jo te jau jāņem vērā arī, kas viņš patiesībā bija. Šī nolaišanās zemībā vai šis kritiens līdz pašai apakšai, viņam bija tik augsts kā nevienam citam cilvēkam. Viņš ir pazemots kā neviens cits. Tāpēc viņš saka, es esmu tārps, ne cilvēks. Par viņa drēbēm met kauliņus. Viņi saka, manas rokas un manas kājas ir saplosītas. Šeit vienmēr problēmas, kā iztulkot. Jā, izurbuši, jā, caururbuši. Tas ir vairāk saprotot to ainu jau, kas bija pie krusta. Bet tas ebreju teksts ir kērīm. Tas ir kā lauvu vai saplosīt, vai kas. Tas saplosīts pat tur nav. Kā lauva zobu caurur. Tu nevar īsti tur, viņš līdz galam tā kā nepateikts. Tā kā lauvas būtu plosījuši tās rokas un kājas. Tas varētu būt viens tulkojums. Bet katrā ziņā šis caururbuši, tas varētu būt, tas skatoties jau uz to krustu, kad jaunajā derībā. Bet šī vieta visumā ir tai ebreju tekstā viņa ir ļoti skaidra, neskaidra, viņa izsaka tādas mocības lielas, ka tur ir kaut kāda plosīšana, kaut kādas ārkārtīgas ciešanas, bet līdz galam, tā kā tas paliek nepateikts. Te ir tā, ka mēs veco derību varam saprast jaunās derības gaismā. Mēs saprotam neapšaubām, ka tas ir par krustu, ka visi šie teksti, gan ko Jēzus saka, gan viņa ienaidnieki, viņa drēbes tiek mestas, par viņa drēbēm tiek mesti kauliņi. Tas viss ir viņa krusta aina. Bet šeit ir 22. psalmā ne tikai krusta aina, bet izlasīsim arī to otru daļu. Krusta iegūms. Tavu vārdu es sacīšu saviem brāļiem, sapulces vidū es slavēšu tevi. Kas bīstaties to kungu, slavējiet viņu, viss Jēkaba dzimums, godājiet viņu, drebiet viņa priekšā viss Izraēla dzimums, jo viņš nav nicinājis un niecinājis nabaga ciešanas, nav slēpis savu vaigu no tā, ka tas brēc uz viņu viņš sadzirdēja. Tevi es slavēšu lielajā sapulcē, ko solīju samaksāšu dievbijīgo priekšā. Ēdīs nabagi un gūs sātu, slavēs kungu, kas viņu meklē, lai jūsu sirdis ir dzīves mūžam. Šī pirmā daļa. No šī krusta notikuma, no šīm ciešanām pēkšņi rodas kāda brīnišķīga jauna pasaule, ja tā var teikt. Dieva vārds tiek sludināts ticīgo draudzē. Visi, kas meklē to kungu, priecājas. Tie, kuri ir nabagi, ēdīs
bet turklāt ēdīs tā, ka viņu dvēseles dzīvos mūžīgi. Tas nav vienkārši miesīga barība. Kaut kas tāds, nabagie tiks paēdināt, cik tas ir skaisti un jauki. Tur jau tik daudzas organizācijas līdz pat mūsdienām darbojas to, lai viņus pavarot, bet viņi nedzīvos mūžīgi. Bet šeit tie, kas ir ēduši un dzirdējuši un ēduši, tie dzīvos mūžīgi. Te ir runa par Izraēlu tautu. Bet tālāk, 28. atcerēsies un atgriezīsies pie tā kunga visas zemes malas. Zemosies tavā priekšā visas tautu saimes. Jo tam kungam pieder valstība un viņš valda pār tautām. Ēd un zemojas visi zemes lepnie. Viņu priekšā liecas visi, kas nokāp pīšļos, kas dzīvību nepatur. Nākamās audzes viņam kalpos, par viņu pēcnācējiem stāstīs. Tie nāks un sludinās viņa taisnību tiem, kas vēl dzims par viņa darbiem. Tātad ne tikai Izraēlim, ne tikai šai Dieva izredzētai tautai, kurai tas ir pasludināts, kuras vidū viņš mīra, bet visi pagāni atgriezīsies pie tā kunga. Pagānu tautas. Šis evaņģēlijs tiks sludināts visās tautās. Par ko? Par krustā sisto Kristu. Tā mēs redzam, kā jau kopš seniem laikiem ar Dāvidu muti, un, protams, arī ar citu praviešu muti, mēs arī tur būs Saharijas citāts un tā. Šis Kristus krusts ir celts godā. Viņa lielums celts godā ir, kur no šī pilnīgā pazemojuma, bezcerības, bezspēcības, it kā atstumtības no Dieva, ko piedzīvoja Kristus, Dieva dēls, celsies tik liela un brīnišķa pasaule, kur valda piedošana, kur valda mūžīgā dzīvība, un tautas audžu audzēs teiks šo te krusta notikumu. Par to stāstīs un dzīvos caur šo sludināšanu un to mīlestību, kas nācis no krusta. Un tā ir gan evaņģēlija vārds, gan grēku piedošana, gan kristība, gan svētais vakarēdiens nāk mums no krusta. Tur ir gan šis vārds, kas tiek sludināts, gan šis mīlestības, kas tiek turēts. Un tie, kas to baudījuši, tiem Dievs dod vēlējumu, lai jūsu dvēseles dzīvo mūžīgi. Tas nozīmē, turieties tik pie tā, ticiet, un jūs to saņemsiet. Redziet, cik krusta šajā liela Kristus ciešanās un milzīgajā kaunā un it kā liekas bezcerībā, cik liela cerība un cik liels apsolījums tiek dāvāts. Tā ir krusta būtība. Tāpēc patiesas kristietis vienmēr ir krusta teologs, kā mēs esam par to daudzkārt runājuši. Krusta teologs. Lūk, un tālāk tad runāsim par šo krustu, kā Jānis to pieraksta, jo viņš pieraksta to īsāk nekā citi, bet toties izceļ kādas lietas, ko citi palaiž garām. Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte un viņa mātes māsa Marija Kleopa sieva un Marija Magdalēna. Ieraudzījis savu mātu un mācekli, ko viņš mīlēja, tai līdzās stāvam, Jēzus savai mātei sacīja: Sieviete, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš sacīja māceklim: redzi tava māte. Kopš šī brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. Šis tulkojums, diemžēl, man liekas, mēs izlabojām šo te savādo vietu. Kā jums tas šķiet? Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte. Kā sauc Jēzus māti? Un viņa mātes māsa Marija.
Kā jums tas šķiet? Protams, ka ir tādi gadījumi, ir dzirdēts, ka Latgalē kādam tēvam esot 3 dēli un visi esot Jāņi. Mēs zinām, ka mūsu Mārītei ir 2 mazdēli, viens ir Dāvids, otrs ir Deivids. Tas jau diezgan tuvu, un no vienas mātes un no viena tēva tie abi dēli ir. Tā dikti gribējās no sākuma to Deividu, bet Mārīte, kāpēc te Latvijā vajag tādu Deividu, sauciet par Dāvidu, bet viņa aizbrauc uz Angliju, piedzima vēl viens dēls, un tas kļuva par Deividu. Labi. Bet, tie ir tādi, atsevišķi gadījumi. Diez vai Marijai bija māsa Marija. Jā, tāpēc, pareizi, tā māsa nav saukta vārdā. Jā, un tas ir pareizi. Tā vajadzētu. Un man liekas, ka mēs to tā kā izlabojām tajā jaunajā versijā. Salīdzinot sievu sarakstu pie krusta, mēs redzam Mateja evaņģēlijā šķiet, ka Mateja, un arī varbūt citos, ka tur, kur ir rakstīts Jēzus mātes māsa, ir Zebedeja dēlu māte. Un te ir tas pamats, uz kura mēs saprotam Jēzus radurakstu šeit. Ka izrādās, ka Zebedeja dēlu māte visticamāk ir Jēzus māsa. Un Jānis un Jēkabs visticamāk ir Jēzus brālēni. Mātes māsas dēli. Un tāpēc arī mēs tagad saprotam to tālāko. Vēl kāda nianse, kas varbūt arī tulkojumos viņa nav tā mums labi atspoguļot, bet es tūlīt tomēr drošības pēc pārbaudīšu, vai atmiņa gadījumā neizspēlē kaut kādu tādu nelabu lietu, kur atceras to, kas īsti varbūt nav tā. Tātad jā, pilnīgi noteikti. Arī nepareizi iztulkots. Būtībā 25. pants iesāks: un nostājās pie Jēzus krusta viņa māte un mātes māsa, tad vēl Marija, Kleopa sieva un Marija Magdalēna. 4 sievas. Viņas nevis stāvēja pie krusta, bet nostājās. Bija nostājušās. Tas nozīmē, ka tas nemīk, ka viņas pastāvīgi stāvēja no krustā sišanas paša brīža, bet kaut kādā brīdī viņas nostājās tur pie krusta. Un tad Jēzus arī ieraudzīja savu māti. Visticamāk, ka tā aina ir tāda, ka Jēzus māte pienāca tā kā atvadīties no savu dēlu, viņu pieveda. Ka neviena māte, es domāju, ka tie mīļie ļaudis, kas ir viņas pašas māsa, un arī Marija Magdalēna, nemaz neļāva viņai redzēt to krustā sišanas ainu. Visticamāk. Jo Jāņa evaņģēlijs liek tā kā domāt un tā ieraudzīt, ka tur gan Jānis, arī tas māceklis, faktiski pieved to Jēzus māti Mariju pie krusta. Tad, kad jau varētu domāt, ka gals jau ir tuvu vai kā atvadīties. Protams, varbūt kādu laiku viņi tur
arī bija un droši vien raudāja un vaimanāja, kurš to var izturēt, tādu skatu vispār. Mēs jau tā kā pieraduši to dzirdēt jau tik daudzas reizes, bet aizvien tas īstais, kas visā tai notikumā ir tas, ko mēs apdziedam dziesmās, kas var tavas asinis sausām acīm skatīt. Neviens, kas Jēzu mīl, nevar to sausām acīm skatīt. Nekad. Tā kā es domāju, ka Mariju stiprināja, viņas mīļie un atved un atbalstīja. Es nezinu, vai pat tādā brīdī kā aiztur cilvēku, kad viņš kaut ko tādu iet skatīties. Māti, es nevaru iedomāties, ka viņai būtu viegli pat nostāvēt to visu. Es domāju, ka tajā brīdī, kad ir šis atvadu reiz, tad arī Jānim pie rokas, balstīdamās savas māsas, arī atbalstīt un vēl tās citas sievas turklāt, tad viņi pienāca pie krusta atvadīties. Un Jēzus ieraudzījis savu mātu un mācekli, ko viņš mīlēja, tai līdzās stāvam. Savai mātei sacīja: sieviete, redzi, tavs dēls. Ko šie vārdi nozīmē? To jau Jānis pats pasaka. Kopš šī brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. Un te arī mēs jau esam par to runājuši iepriekš 7. nodaļā, kur parādījās Jēzus brāļi. Kā Jēzus brāļi visticamāk ir, spriežot, Jāzepa dēli no pirmās laulības un ir viņa pusbrāļi. Leģitimizēti. Viņš bija leģitimizētais dēls un viņi ir juridiski viņa pusbrāļi, šie Jāzepa dēli no pirmās laulības, jo tas būtu neiespējami, ka kādā dzimtā māti nodod gādībā nevis tuvākajam radiniekam, viņas dēlam. Tas pilnīgi normāli, ja tur būtu Jēkabs, tā kunga brālis, Jēzus brālis, ka viņš kādā sakarā Jānis, tur tas jaunais puika, lai tagad uzņemsies to atbildību. Tā ir mana māte. Protams, ka ne. Tas pilnīgi neiedomājami. Ne tikai austrumu sabiedrība, tas ir Latvijā neiedomājami. Un turklāt šis Jēkabs, kas bija, tas Jēzus varētu teikt, brālis, kurš tur mēs zinām no visa, arī kas apustuļu darbos rakstīts un arī no baznīcas vēstures, ka viņu jūdi uzskatīja par svētu vīru. Viņš bija sadīk, taisnais, Jēkabs taisnais. Viņš bija ārkārtīgi autoritātes farizē, viņš bija, var teikt, tāds, kaut ko jūdi uzskata par tādu, īpaši svētiem vīriem. Ja viņš nebūtu parūpējies par savu māti, viņš nekad nebūtu saukt sadīk. Nekad. Bet Jēzus bija vienīgais dēls savai mātei. Un tagad viņš, vienīgais dēls, mirst pie krusta, viņa paliek bez dēla.
Un viņš saka, sieva, redzi tavs dēls. Saprotiet, tas ir vairāk nekā viņš pasaka, parūpējies par manu māti. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Viņš saka, sieva, redzi tavs dēls, un mācekli viņš saka, redzi tava māte. Cik ārkārtīgu mīlestību un rūpes Jēzus šeit parāda pret savu māti. Ārkārtīgu. Viņš savu mīļo mācekli, teikt tā, dod viņai par dēlu. Nu, ja viņš jau tur ir, viņš jau ir pazīstams, viņš jau ir māsas dēls, viņš ir, bet ar Jēzus šo te spriedumu viņam un to dēlu. Un māceklis viņu ņēma pie sevis līdz Marijas mūža galam, viņš par viņu rūpējās kā dēls par savu māti. Kad viņš aizbrauca uz Efesu dzīvot, viņš paņēma Mariju līdzi. Tāpēc Marijas kaps Efesā vēl līdz pat šai dienai ir. Nu, Jāņa kaps arī. Jānis dzīvo Efesā. Protams, kas jau grib kaut ko izdomāt tādu fantastisku, jau var izdomāt visu kaut ko. Katoļu baznīca saka, redzi, kā Marijai šeit tiek uzticētas rūpes par baznīcu. Viņa ir visas baznīcas māte. Nē, šeit tas nav pateikts. Nekādā veidā. Un tas nav pamatojums, tikai mēs redzam, cik Jēzus dziļā mīlestībā savā pēdējā brīdī vēl izrāda tādas rūpes par savu māti vislielākās, ko var. Viņa saka, redzi, tev ir dēls. Jānis ir tavs dēls. Šie neuztic nekādu baznīcas amatu, bet viņš viņai dod dēlu. Un Jānis jau nebija, bārenis, ka viņam tagad māte ied. Viņš teica, redzi, tā ir tava māte, par kur tu rūpēsies. Vecākais Jēkabs, vecākais Zebedeja dēls, viņa pienākums bija rūpēties tad par savu māti. Galvenais. Bet to jaunāko, kurš tā kā ir vairāk kā rezervists Zebedeja ģimenē, viņš atļaujas atdot savai mātei. Un nevienam nav jautājumu. Zebedeja dēla māte pasaka, kas tāpat man rūp? Nē, viņa tā nesaka. Viņai ir Jēkabs, bet Jāni viņa atdod savai māsai. Tad Jēzus, zinādams, ka viss jau ir pabeigts, lai piepildītos raksti, sacīja, man slāpst. Šīs slāpes mēs lasījām arī 22. psalmā. Mana mēle pielipus pie augstslējām. Jā. Arī vēl 22. psalmā. Nē, tas nebija 22. Tas bija citur, bet arī vecajā derībā, kur ir par šīm slāpēm. Tas ir kaut gan, 22.16 man slāpst, bet 69.22 tas ir vēl viens mesiāniskais psalms. Tur ir, kad man slāpa, tiem deva man dzert etiķi. Varbūt tas gluži nav par šīm Jēzus ciešanām, bet šeit to piemin, jo tur ir ciešana stāsts. Dev dzert man etiķi.
jāsaprot tā, ka tas varbūt arī nemaz nebija kaut kas, lai pamocītu cilvēku. Tas nebija galda etiķis 7%. Nē. Tas bija, pārrūdzis, tas bija vīna etiķis, atšķaidīts ar ūdeni, un tas bija toreiz ļaudis to dzēra tā kā limonādes vietā. Un tanī ziņā tur stāvēja trauks pilns ar etiķi, tas bija, tas bija tāds atspirdzinošs, tas nebija kaut kas tāds, lai tur indētu. Tur, viņam arī pirms tās visas lietas, pirms krustā sišanas, citos evaņģēlos mēs lasām, deva etiķi ar žulti, tas ir vīnu ar žulti jauktu. Žulti ir, toreiz nebija vēl pretsāpju līdzekļi citi atklāti, bet žults ļoti apdullina. Un tas ir tā kā tāda apdullinoša maisījums, vīns ar žulti, lai cilvēks nejust tās ciešanas tik ļoti. Bet Jēzus atteicās. Bet, šis, lai piepildītos raksti, proti, lai viņš arī pie krusta šīs slāpes tiktu izteikts, viņš sacīja man slāpst. Tur stāvēja trauks pilns ar etiķi, tie aptina pīza pa stiebra sūkli, piesūcinātu ar etiķi un cēla to pie viņa mutes. Etiķi nobaudījis, Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galvu noliecis atdeva garu. Viss piepildīts. Viss piepildīts, kas rakstos par to bija sacīts. Viņa ciešanas ir galā. Jā, šeit pie Jāņa tas ir aprakstīts, tas gals tā bez viss tā notikuma, ko citi evaņģēlisti saka, šo pirmsnāves cīņu. Jānis šeit neapraksta. Viņš tikai piemin šo pašu pēdējo brīdi. Tas, kā viņš to apraksta, ir atdeva garu. Viņš šajā sengrieķu valodā ir paredoken to pneuma, nodeva garu. Droši vien, ka pie tā vecā tulkojumā ir atdeva garu Dievam, vai kā? 30. Redīdētāji ir atdeva garu Dievam. Atdeva garu Dievam, jā. Jā. Kā tur ir? Izlaida garu, jā. Citos evaņģēlijos ir tā kā tas pēdējais elpas, tā pēdējā izelpa. Tas ir zīmīgi, ka tas pēdējais cilvēka dzīvības šis izpaudums ir šī pēdējā izelpa. Un tāpēc citos evaņģēlijos ir arī tur tā, kas ir tas, tā izelpoja. Pēdējo to izelpu. Bet viņš pirms tam saka, viss piepildīts. Viss piepildīts mūsu pestīšanai. Šie vārdi pie krusta ir zīmīgi vārdi, un tāpēc mēs viņus pārdomājam un atceramies.
Mēs zinām, ka viņa krusta nopelns ir pilnīga samaksa un pilnīgs nopelns mūsu pestīšanai. Viss, gan tas, kas bija paredzēts viņam darāms, viņš izdarīja, visu izcieta, visu izturēja. Tā ir tā nāves robeža, aiz kuras sākas Kristus godības ceļš, paaugstināšanas ceļš, un kur vairs nav ne ciešanu, ne bēdu. Nokāpšana ellē jau ir viņa pagodinājuma stāvoklis, viņš kā uzvarētājs nokāp ellē, jo ciešanas ir piepildītas. Tālāk mēs lasām, tā kā bija Paskas sagatavošanas diena, un šī sabata diena bija īpaši nozīmīga, Jūdi lūdza Pilātu salauzt tilpkaulus krustā sistajiem un viņus no krusta noņemt, lai viņa miesa sabatā nepalikt pie krusta. No šī panta ir radies nosaukums Lieldiena. Šajā tulkojumā mēs to neredzam. Kā ir 31. pants? 31. pants. Bet bija sataisāmā diena, negribēdām, kā miesas pa sabatu palikt pie krusta, jo šī sabata diena bija sevišķi liela. Lūk, sevišķi liela. Lūdza Pilātu, lai viņš liktu sapriekt tiem lielus un viņus noņemt. Jā. Tāda, jūs redzat, īpaši liela. Tā bija tā lielā diena. Jūdu lielā diena. Kas arī latviešu valodā ir iegājies kā Paskas, jeb Lieldienas svētku apzīmējums. Lieldienas. Tas ir no šī panta. Mūsu tēvi ir ņēmuši šo Lieldienu nosaukumu un ieviesuši. Ir tā, ka viss tā Paskas nedēļa, tur bija nozīmīgākas dienas un mazāk nozīmīgas. Jau tas vien, ka Paskas laikā tiek izpildīti kaut kādi nāves sodi, jau bija zināms pazemojums jūdiem. Bet šajā īpaši lielajā, kad tas Paskas kulminācija ir, kad šī iziešana no Ēģiptes zemes tiek sludināta un šī atbrīvošana tur, iedomājieties, šajā priecīgajā dienā Krusta kalnā karājas 3 krustā sistie un vaimanā. Tāpēc formāli nāves sods jau tā kā bija izpildīts, bet jūdi, šie jūdu vadītāji lūdza Pilātu, ka varētu no krusta noņemt, ka tai lielajā svētku dienā, īpaši nozīmīgajā, nekas neaptumšotu svinības. Es domāju, gribas tā arī labi nosvinēt un tā neaptumšoti nost šo krustā sistos paņemt. Un tad ir, kāpēc šo stilpkaulu salauzt? Redziet, viņus nevarēja tāpat vienkārši nonāvēt, jo tad tas vairs nebūtu nāvesoda izpildi pie krusta. Nāve pie krusta iestājās tad, kad cilvēks vairs nevar paelpot, kad viņš nevar uz savām kājām balstīties, kad viņš paliek iekārts rokās, krūšu kurvis viņam tiek deformēts un saspiests, un viņš nevar vairs ieelpot, viņš nomirst no nosmakšanas. Bet kamēr viņš balstās uz kājām, un tas varēja ilgt 3 dienas, šī miršana, vairāk. Kamēr viņš balstījās uz kājām, šī krusta nāve neiestājās. Un tā atkal redziet, te ir tā jūdu
tāda gudrība. Viņam ir jānomirst pie krusta, tā kā normāli pie krusta jānomirst, viņi nevar ne citādi nekādu nonāvēt, jo ir tas prasa šo pakāršanu pie krusta šie noziegumi un nāvi pie krusta, par kuriem bija notiesāti tie ļaudis, un tad salauz šo atbalstu, šos lielus, lai cilvēks var balstīties uz kājām, lai nāvi iestātos, tad dažu minūšu laikā turpmāk. Un tad nāca ar tādu, veseri vai stieni, vai kā kurš tur prata to, tad tos lielus salauzt. Mēs lasām, tad kareivi nāca un salauza stilpkaulus pirmajam, un tāpat arī otrajam, kas kopā ar Jēzu bija sist krustā. Nonākuši pie Jēzus un redzēdami, ka viņš jau ir miris, tie viņam stilpkaulus nesalauza. Bet kāds no kareiviem iedūra šķēpi viņa sānos, un tūlīt iztecēja asinis un ūdens. To apliecina tas, kas to ir redzējis, un viņa liecība ir patiesa, un viņš zina, ka viņš runā patiesi, lai arī jūs ticētu. Tas notika, lai piepildītos raksti, nevienu viņa kaulu nebūs satriekt. Vēl cita rakstu vieta saka, un tie raudzīsies uz to, ko tie caurdūruši. Jānis, būdams liecinieks tam, kas notiek pie krusta, redz visu detaļās. Jēzus sāns tiek caurdurts viņam jau mirušam esot. Tas ir kā tāds katram gadījumam. Jo cilvēks jau varēja pie krusta arī paģībt uz laiku. Un tad, noņemot viņu no krusta, tad tā nāve nebūtu iestājusies, nāves sods nebūtu izpildīts. Tāpēc, tiem, kuriem šos lielus nesalauza, jo tas ar tika uzskatīts kā jau nevajadzīgs, jo viņš jau bija faktiski tādā pozā pie krusta, ka viņa jau, elpošana jau tad būtu neiespēja, viņš vairs nebalstījās uz kājām. Tā kā šo lielu salaušanu pirmkārt būtu apgrūtinoša, un otrkārt pilnīgi nevajadzīga, un vieglāk to varēja izdarīt, iedurot ar šķēpu sirdī. Tāds kontroles dūriens, tā varētu teikt. Un Jānis redz, ka iztek asins un ūdens. No sākuma asinis un tad ūdens. Protams, ir daudz tādas pārdomas par to bijuši, tīri tā medicīniski un tie skaidrojumi, kā tas varētu būt bijis, kā vai no šīm visām mocībām tur varētu būt jau iestājusies plaušu tūsk, ja šķidruma saklāšanās plaušās, un tad no apakšas durot caudur plaušas un sirdi, un tad no sākuma iztek ūdens, un tad pēc tam arī asins, vai arī ir tāda versija, kā Jēzus nāve bija no infarkta, kā tagad varētu teikt, ka viņa sirds plīsa, un tad šai perikardā ir šis perikarda šķidrums, un sirdī tad kambaros ir asins, un tad tā caurdurot, tad tur arī kaut kāds šķidrums bezkrāsains varētu izdalīties un tā. Vai šā vai tā tas nebūtu no svara. Bet katrā ziņā Jēzus sirds ir tikus caurdurt, un Jānis to vērodams, viņš bija pārsteigts, jo tā doma, kas viņu izbrīna, kā asins, labi, bet ūdens. Ūdens. Viņš par to ļoti nopietni domājis. Viņš ir saistījis kopā to, ko Jēzus ir teicis, par kristību Nikodēmam. Ja kas
neatdzims caur ūdeni un garu. Ko tas nozīmē? Šī atzimšana caur ūdeni. Kur Jēzus asins, ir tās, kas par mums izlietas, kā šīs upurjēra asins. Mēs ar viņām slacīti, tāpat kā izraēliešu, šie nāmi, kas bija slacīti ar paskā jēra asinīm, tap izglābti. Viņš par to ir domājis daudz. Un tāpēc Jāņa vēstulē mēs lasām šīs pārdomas tālāk un šo spriešanu par šīm lietām, par šo Jēzu, par šo Dievu dēlu, par Kristu, kas nāk. Viņš ir tas, kas nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus. Ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Un gars ir liecinājis, jo gars ir patiesība. Jo ir 3 liecinātāji: gars, ūdens un asinis. Un šie 3 ir viens. Domājams, ka Jānis šeit runā par Jēzus šo te nāves brīdi, kur viņa sirds tiek caurdurta, izlīst asinis, ūdens, bet notiek arī tas, ko Caharija teicis. Jo šeit arī Caharijas citāts. Un tie raudzīsies uz to, ko caurdūruši. Un te ir tas Caharijas citāts, ko mēs šad tad atkal pārlasām un apdomājam. Caharijas 12:10. Kur ir arī šī krusta aina. Tūlīt es izlasīšu to rakstvietu. Pār Dāvida namu un pār Jeruzalemes iemītniekiem es izliešu žēlastības garu. Un viņi lūkosies uz mani, uz to, ko tie caururbuši. Par viņu tie sēros, kā par vienīgo bērnu sērodami, par viņu tie gauži raudās, kā par pirmdzimto raudādami. Lūkas evaņģēlijā pieminēts ir, ka tad, kad Jēzus nomira, ļaudis to redzēdami, kas tur notika. Viņi atgriezās pilsētā sev sizdam pa krūtīm. Tai brīdī, kad Jēzus sirds tika caururpta, kad iztecēja asins un ūdens, tika izliet žēlastības un lūgšanas gars. Kur tie, kas iepriekš stāvēja cietām sirdīm, viena daļa, pēkšņi viņa sirds aizlūza. Viņi vaimanādam atgriezās pilsētā. Tas, kurš turpat caurdūra viņa ar šķēpu, un tas virsnieks ar, kas tur blakus bija, kas sargāja, pagānu virsnieks, viņš teica, tiešām šis bija Dieva dēls. Bet tas nav nevienu brīdi agrāk, kā tikai tad, kad Jēzus mirst. Tiešām šis bija Dieva dēls. Tāpēc Jānis saka, asinis, ūdens, bet ne tikai asins ūdens, bet arī gars. Jo viņš bija tam liecinieks, viņš redzēja, kā šī pārmaiņa notika. Kā pēkšņi tā kā priekškars nokrita. Pie daudziem cilvēkiem kaut kas izmainījās. Viss piepildīts, Jēzus ir miris par mūsu grēkiem. Dievs šo upuri ir pieņēmis. Mūsu grēki ir izdeldēti. Tas tajā brīdī bija kaut kā tik ļoti sajūtams, ka Jānis par to saka, šis Jēzus nāca dīvaini. Nevis pasaulē caur jaunu nav piedzimdams, ko jau varēja visu to teikt,
Bet pie mums kā pestītājs šis Dieva dēls, viņš mums ir dots ūdenī, asinīs un garā. Pēc tā visa Jāzeps no Arimatejas, kas bija Jēzus māceklis gan tikai slepenībā, jo bijās no jūdiem, lūdza Pilātu atļaut noņemt Jēzus miesas, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un Jēzus miesas noņēma. Atnāca arī Nikodēms, kas jau kādreiz naktī bija nācis pie viņa, un atnesa maisīm no mirrēm un alvējas kādas 100 mārciņas. Tad viņi ņēma Jēzus miesas un satina tās linu autā kopā ar smaržvielām, kā tas piederas pēc jūdu bēru paraduma. Tajā vietā, kur viņi sita krustā, bija dārzs, un šajā dārzā jauna kapa vieta, kurā neviens vēl nebija guldīts. Jūdu Paskas sagatavošanas dienas dēļ tie guldīja Jēzus tur, jo šī kapa vieta bija tuvu. Tad, kad visi mācekļi ir aizbēguši kurais, pēkšņi uzrodas tādi, kas pirms tam baidījās, kas pirms tam neapliecināja, kas pirms tam slēpa slepenībā Jēzus māceklis. Jāzeps no Arimatejas, pēc viss spriežot, bagāts vīrs, kurš savu biznesu ir paplašinājis un tagad pārcēlis uz galvaspilsētu no Arimatejas. Ietekmīgs cilvēks, kurš jau laikus ir pagādājis sev kapu vietu, jo diez vai viņi kādu svešu kapu vietu aizņēma. Tur bija kapu vieta. Tā bija Jāzepa no Arimatejas kapu vieta. To viņš bija sev sataisījis. Jaunu. Neviens vēl nav gulējis, viņš ieradies no Arimatejas, viņa senču kaulu tur ir. Viņš būs pirmais, kas tur gulēs, tā viņš domāja. Nāvē viņš bija kopā ar bagāto, saka pravietis Iesai par tā kunga kalpu. Kapu viņam ierādīja pie tā bagātā. Kad Nikodēms naktī nāk pie Jēzus, viņš saka, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis. Viņš nāk viņa tā kā, viņš ir Sinedrija loceklis, šis Nikodēms. Saka, mēs zinām, kas ir šie mēs, kas tajā rindā stāv. Te mēs redzam, arī Jāzeps no Arimatejas, visticamāk, ir tajā rindā, kur, cik viņa gara, es nezinu, vai īsa, bet Nikodēms saka, mēs zinām. Tie, kas mēs slepenībā, mēs tā kā ticam, mēs tā kā ceram. Tas, ka Jāzeps no Arimatejas ir ietekmīga persona, tad, to parāda arī tas, ka viņš aiziet pie Poncija Pilāta un saka, atdodiet man Jēzus miesas, un Poncijas Pilāts saka, ņemiet. Nemaz tā pie Poncija Pilāta jau kurš katrs tur netikt, vienādi sakot, viss norāda uz to, ka politikā nekas nav jauns. Kā Jāzeps no Arimatejas visdrīzāk bija tāds oligarhs, kuram bija sava farizeju partija, Nikodēma vadībā vai kaut kāds tāds pulciņš, kas bija ietekmīgs Sinedrijā, kaut kāda grupa, lai arī opozicionāra. Bet, kaut kur viņš ar to savu bagātību un turīgumu, tas Jāzeps no Arimatejas ar tur aiz visa tā kaut kur parādās. Ietekmīgs, ar jebkurā laikā, ne jebkurā, bet tomēr atsevišķos brīžos arī pie Poncija Pilāta nākt. Viņš ir pazīstams. Poncijas Pilāts ir izbrīnīts. Vai te viņš jau tik ātri Jēzus ir nomiris? Tā jau parasti nenotika. To mēs lasām Mateja evaņģēlijā. Šķiet Mateja, vai sinoptiskajos. Viņš prasa, vai te viņš
Jā, jau nomiris. Un viņš atdod. Nu kā, redziet, toreiz tā bija, tas jūdiem tā bija ārkārtīgi nozīmīga lieta. Ka tie, kas paši par sevi nevar parūpēties un vismazāk par sevi var parūpēties, mirušie. Ka viņi tiek apglabāti. Ka viņi nepaliek neapglabāti. Kaut ko līdzīgi mēs lasām Tobijas grāmatā, kas ir apokrifa grāmata. Tur bija kaut kā līdzīga situācijas, tagad neatceros visu pilnīgās detaļās. Tobijs bija svēts, krietns, arī bagāts jūdu vīrs, trimdā, kur ļoti grūtos laikos daudzi viņa ciltsbrāļi gāja bojā, un viņš viņus apglabāja. Un tas tur kā Dievam ļoti tīkams starp, jo bija kādreiz, ka viņi bija tur vajāti un pat nogalināti. Tas bija diezgan bīstami. Tad pateikt, es gribu šos cilvēkus apglabāt, es pienācīgi gribu dot viņiem apglabāt. Redziet, nomira pat Navaļnijs Krievijā, piedodiet, ka es tādu, bet tā, lai saprast mēs šodien. Neviena apbedīšanas firma negribēja viņu bērēt. Tas ir liela problēma. Ļoti uzskatām, paskatieties, tas it kā liekas, pavisam cita kultūra, citi apstākļi, citi laiki, pavisam cits laikmets. Knapi atrada kādu priesteri, kurš bija ar mieru, tā kā to izdarīt. Ar lielu risku, es nezinu kā, viņam tas viss vai beidzies vai nebeidzies. Gan jau atradīs iemeslu arī to atcerēties. Vai tas bija tam pašam, vai tas bija citam, kurš tā kā aizlūgumu bija turējis? Tam pašam, jā? Jā, kaut kas tāds bija. Jā, sakot, tā ir tāda liela drosme patiesība, sakot, kur, tad parasti jau tad to, kas ir tas ļaundaris, kas ir tas lielais ienaidnieks, ka viņš ir nonāvēts, tad viņam pat to vienkārši cieņu pilnu apbedīšanu liedz. Un tas, kurš to ir ar mieru uzņemties, tas pēkšņi kļūst ienaidnieks. Tas nebija tik vienkārši. Tas jau vēl viss nenoslēdzās, tur jau tagad tikai parādīsies, kuri tad tie ir tie viņa īstie piekritēji, un tā arī ir. Viņš bija slepenībā, bet šeit viņš vairs nevar. Gars ir liecinieks. Jēzus mums tiek dots asinīs, ūdenī un garā. Šis gars tiek izliets pār Jeruzalem tās iedzīvotājiem. Es tādā dienā izliešu žēlastības un lūgšanas garu, un tie raudzīsies uz mani, ko tie caurdūruši. Cik dziļi ir šie vārdi, un vaimanās par viņu, kā par pirmdzimto. Vaimanās. Redziet, cik šie vārdi viss piepildīts ir lieli, un cik šis notikums, kur iztek no Jēzus sāniem asins un ūdens, ka tas līdznes šo grēku nožēlas un lūgšanas garu. Viņi atnākuši, atnes maisīm no mirēm un alvejas kādas 100 mārciņas.
Nu, diezgan daudz, 4 spaiņi, vai ne? 4 spaiņi. Nu, pie 400. Nu, tātad 100 mārciņas pie 40 kilogramiem. Tas nozīmē 4 spaiņi. Nu, aiznes uz to kapu, sievas skatās iztālēm. Viņas tā kā neredz vai palaiž garām to brīdi. Droši vien, ka tur jau tai kapa vietā bija sanests tie spaiņi, ja tā var teikt, ar tām alvejām un mirrēm. Un tad tās miesas tika noņemts, un tad atsevišķi arī Jēzus miesas tika ienests kapā, bet droši vien, ka tā alveja un mirres jau tur atradās pirms tam. Tāpēc sievas to neredzēja. Viņas tikai redzēja, kur ir tā kapa vieta, kur Jēzus miesas tika noliktas. Un domā, ārprāts, nu tak viņa miesas nav pēc jūdu tām paražām, nav, viņš nav, tās nav bijušas pilnas bēres, tā teiksim, ja. Tāpēc viņas arī tai svētdienas rītā dodas, redziet, kādreiz tādas tradīcijas, kurām mēs nesaprotam to jēgu un nozīmi, arī nostrādā, bet tas būs lieldienrītes stāsts. Un jā. Satina linu autā kopā ar smaržvielām, kā tas piederas pēc jūdu bēru paraduma. Mēs tad to arī lasām, ka šī Jēzus miesu ietīšana šajā linu audeklā. Jā, mēs pēc tam arī lasīsim, ka tur bija galva ietīta atsevišķi, tādā autā. To mēs lasīsim augšām celšanās stāstā. Protams, šim līķautam jau ir sevišķi tur augšām celšanās stāstā un pēc tam arī baznīcas tradīcijā diezgan liela nozīme, un tad tur visādi līķauti mums tur figurē un parādās Turīnas līķauts un tam līdzīgas lietas. Bet tas būs pie augšām celšanās stāsta, vairāk par to būs kādi komentāri. Un kopā ar šīm smaržvielām viņu satina. Jēzus ir guldīts kapā. Jā, mēs vēl varam te pieminēt, ka, protams, jūdiem vēl nebija miera, kad Jēzus bija guldīts kapā. Viņi ienaidnieki arī bija redzējuši, kur viņa miesas ir guldīts. Ne tikai sievas redzēja, viņi arī to vēroja. Un tad viņi gāja pie Poncija Pilāta un teica, lai Poncijas Pilāts liek apsargāt kapu, jo, kā viņi teica, šis viltnieks, šis pievīlējs, dzīves būdams, bija teicis, ka pēc 3 dienām viņš augšām celsies. Un ka nenāk tagad mācekļi un neizog viņa miesas un nepasludina visiem, kā viņš ir augšām cēlies. Tad šī pēdējā pievilšana būtu vēl lielāka nekā pirmā. Un Poncijas Pilāts teica, jums ir sargi, sargājiet paši. Un tad šis akmens tika apzīmogots, lai redzētu, kā kādreiz kādas telpas aizzīmogo arī vēl šodien, lai redzētu, vai kāds tur ir gājis iekšā, vai nav gājis iekšā, vai atvērs vai neatvērs, un pielika šos sargus un sargāja. Jā, to mēs pie Mateja evaņģēlija esam runājuši, bet katrā ziņā jūdiem arī nebija miera, viņi vēl gāja pie Poncija Pilāta, un tikai tad, kad bija sargi pielikti, līdz ar to sargi tad nebaudīja šo paskas mielastu, droši vien vai jau bija baudījuši, es nezinu. Un tie tad tur sargāja, un liekas, viss beidzies.
Nē, viss tikai sācies. Bet to mēs nākamajā Bībeles stundā pēc mūsu brīvlaika. Man tā ienāca prātā, vai ne, kad sākti par to pārbaudas, kā saka, pārbaudas dūriem, vai ne, tad man ienāca čekisti arī tur, kad viņas tur, nomušība, vai ne, tad pēc tam viņi paņēma un galvā. Jā, nē, tas ir vienmēr visos laikos bijis. Tas nav nekas jauns un protams, ka tā tas ir bijis un arī būs laikam. Ka tāda lieta, lai tiešām, tad tiešām, lai ir miris. Un tas, ka tas cilvēks, kas dūra, ka viņš iedūra sirdī, par to nav jāšaubās, tas bija profesionāls karavīrs. Viņš iedūra to pīlu, kas, ir tas romiešu, tas pīķis, tas ar to lielo, to dzels, to galu aso. Viņš iedūra, tas mērķis bija sirds. Un tanī ziņā jau tas bija, tiešām tā, pavisam droši. Pat ja viņš vēl tā kā nebūtu bijis miris, tad tagad pēc šī dūriena viņam jābūt mirušam. Tajā Cakarīs, tajā 12.10. Tie sēros kā par vienīgo bērnu sērodam, ka viņi tie gauži raudās kā par pirmzimto raudādam. Tas ir tikai salīdzinājums, vai tas ir norādīts, vai tas ir uz Mariju, vai tas ir uz Pasku, kur iziešana no Ēģiptes, kur pirmzimtos, vai tas tikai kā salīdzinājums? Es domāju, tur ļoti daudz sajiet kopā. Arī tas par Paskas pirmzimtajiem. Bet tas šai gadījumā ir uz Jēzu, kurš arī ir Dievu vienpiedzimušais dēls kā par vienīgo, un savas mātes pirmdzimtais un arī vienīgais. Tas viss tur sajiet kopā, jā, tas viss tur sajiet kopā. Un ne tikai kā Marija, bet, tas ir tie, kas raudzījās uz viņu, tanī ziņā, caurdur to. Un, protams, ka šis pants Jānim ir ļoti dziļi iespiedies sirdī un prātā, jo viņš to arī tai Jāņa atklāsmes grāmatas sākumā parādās. Šī aina, ārkārtīgi spēcīgā aina, kur mēs lasām, kur Jānis to raksta. Viņš saka, laimīgs, kas lasa un klausās šos pravietojumu vārdus. Jānis 7 draudzēm Āzijas provincē. Un redzi, viņš nāks ar mākoņiem, un viņu redzēs ikviena acis, arī tie, kas viņu caurdūra, par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Tā būs. Āmen. Un te ir tas arī atsauc uz šo Cakariju. Arī tas pēdējo Jēzus otrās atnākšanas, tas stāina. Tas ir atzīmēs par to īpaši arī, vai bija kaut kā nepaliek skaidrs, vai lasos kaut kā, tā liekas, ka, tie Paskas svētki jau katru gadu bijuši, reiz. Jā. Un tā, šī sabatība bija īpaši nozīmīga, kaut kā liekas, ka tieši šī gadu vai kaut kā tā. Nē, ir tā, ka tas priekšnoteikumi par Paskas svinēšanu tā, ka viņu svin nedēļu. Un tad tā sabata diena, kas ir tai nedēļā, tad, ir, ja? Tad viņa ir īpaši lielas ar visām sabata dienām. Tanī dienā, tanī nozīmē. Tātad šī, jūdiem arī valodā, tā ebreju valodā ir tāda īpatnība, ka nedēļa un sabats viņi apzīmē vienu dienu. Un tāpēc varētu teikt, šī nedēļas diena, īpaši, tā ir tā svēta kulminācija, tā īpaši lielā, īpaši nozīmīgā diena, nākamā diena, šī sabata diena.
Šis ir lielais sabats. Protams, ka viņš ir lielāks par visiem citiem gada sabatiem. Gadā ir 52 sabati, un viņš ir lielāks par visiem. Jā. Ka tā ir tā lielā svētdiena, tā varētu teikt. Lielā svētā diena. Jā. Gada skaidrība pie krusta, kur tas virsnieks, viņam ir kā tur bija skaidrs un tā, bet mācekļiem jau tur nekas nebija skaidrs. Viņi sēdēja aiz aizsākam durvīm pārbijušies, viņam likās pēc cauri. Jā, viņi nebija pie krusta. Viņi neraudzījās uz to, kas tika caurdurts. Tas ir laikam tas, ko Jānis pats piedzīvoja. Un kas, droši vien arī to viņš, redz, tie citi to nepiedzīvoja, tie viņi, kas bija noslēpušies. Bet tie, kas bija liecinieki tam, un tie, kuru klātbūtnē tas notika, ar tiem kaut kas notika arī. Tā pārvērtība kaut kāda bija. Un tas, protams, mums daudz ko arī māca, ka tā krusta ciešana, apcerēšana, viss, ka tas nes milzīgi arī gara svētību un devumu, jo te ir tas veids, kā Jēzus savu dvēseli atdod mums, atdod par mums. Tādā ziņā. Lai mēs ar viņu dzīvojam.